Es lidoju ar vēja spārniem, es lidoju ar vēju par laukiem, es lidoju debesis zilās, lai tautam prieku nestu. Mēs lidojam ar vēja spārniem, mēs lidojam ar vēju par kalniem, lidojam debesis zilās, lidojam, 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 lido, 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 sēteli balto. Latviju stārķu zemi. Kāpēc tāds nosaukums? Nosaukums ļoti vienkārši. Māra Janaus, ornitoloģi, baltā stārķa pētīšanas entuziasti, uzrakstīja grāmatu Latvijas stārķu zemi. Un no šīs grāmatas es bez šaubām iedvesmojos. Šeit nav runa tikai par stārķiem. Šeit iet runa par latviešiem, par diasporu, par tiem latviešiem, kur izbraukuši no Latvijas un dzīvo citur, ar domu, kad mēs esam viena kopēja saime, kuriem mītnes vieta bez šaubām ir Latvija. Mūsu ligzda ir Latvija. Katrai ģimenei tā ir sava māja, sava sēta, savs pagasts, kurā viņš aktīvi darbojās, un mums vajadzētu veidot vienu kopīgu tēlu, kas tad ir Latvija. Lūk, tas bija iedvesmas pamats veidot ideju Latvijas stārķu zemi. Varat? Kāds ir palīdz? Šodien mums Staicelē ir liels notikums. Mums ir pilsētasvētki, un pilsētasvētki ietveros viens no notikumiem ir Sajūtu parka stārķu zemes atklāšana. Un iepriekš tika izsludināti pavisam 106 vēstneši, tika uzaicināti cilvēki, kas paši pieteicās, cilvēkus, ko mēs uzrunājām, kas pieteicās pa vēstnešiem, un šie te vēstneši šodien stāda katrs savu kociņu, jo šis te Sajūtu parks ir Latvijas kontūras formā, un apkārt pa kontūru tiek iestādīti 106 kociņi, dažādi Latvijā augoši kociņi. Un iepriekš jau tika izsludināts aicinājums, ka var pieteikties pa stārķu zemes vēstnesi. Kāds tad ir tā vēstneša uzdevums? Vēstneša uzdevums ir popularizēt Latviju, popularizēt Latviju kā stārķu zemi, un aicināt pēc iespējas vairāk cilvēks iesaistīties šajā kustībā. Jo šai kustībā ir tikai sākums. Viņa jau nav beigu, jo neapstājies jau pie 106 vēstnešiem. Apstāties vajag pie 1,6 miljoniem vēstnešu. Ja? Lūk, tad, kad mēs būsim visi stārķu zemes vēstneši un sapratīsim, ka mūsu ligzda ir Latvija, kā jau es teicu, tad mēs būsim panākuši arī savu mērķi. Patreiz ar Baltiku izsludina konkursu, ko rakstīt uz lidmašīnām virsū. Tātad lidmašīnai ir stārķis, aizlido un atved. Ja? Tātad
un kuro skaistāks nosaukums vienā vārdā Latvijas stārķu zeme uz lidmašīnas. Ja? Tātad mēs aizvedam cilvēkus uz Angliju, pēc brīža mēs viņus vedam atpakaļ no Anglijas. Ja? Lūk, tāda ir šī filozofija. Tātad dinamika, nepārtraukta kustība, bet atcerēsimies, kad mūsu mājas ir Latvija. Man aizmugurē jūs redzat, tātad ir balts pūkains un ir pievi melnie stārķi, tātad pie katra kociņa, tātad ir baltais stārķis, kas viņu gaidīja ar numuriņu. Numuriņi tika izlozēti 26. aprīlī šogad Ozolmuižā, kurā katrs vēstnesis ieguva savu numuriņu, kur zina, kas viņam jāiestāv. Stārķis ir katra latvieša Latviju zemes simbolu. Stārķis ar savu stārķa likstu. Ikviena vēstneša, stārķa vēstneša uzdevums ir popularizēt mūsu Latviju visā plašajā pasaulē. Arī Ozolmuiža, kā viena riktīga, liela, ligzda Ozola parka galā, gaida, atgriežamies mājās, dziesmas, dzejoļus, lugas. Ikviena vēstneša uzdevuma ir vēstīt un sludināt latviešiem visā pasaulē, kā ligzda Latvija jūs gaida, un ligzda arvien gaida, atgriežamies mājās, savus stārķēnus, lai varētu nākamai paudzei sniegt tās zināšanas, ko iepriekšējās ir sakrājuši. Tātad 20. jūlijā šajā gadā jūs vēstnešus gaidīs šis pūkainais stārķis pie izraksta smukas bedrītes, kurā būs kociņš, kas mums būs jāiestāda. Kāda suga, tas ir noslēpums. Tātad, un kā dāvanu jūs saņemsiet bez šaubām šo te visu mantību, kas gaidīs jūs pie katras tās bedrītes. Dārgie vēstneši, instrukciju no Bakpenkunga esat jau saņēmuši šīs dienas laikā. Jūs ziniet, šī Latvijas karte jau ir izrakta 106 bedrītēs. Jums visiem ir zināma numuriņš, pie kuras bedrītes jums ir jāiestāda. Tas unikālais būs tas, ka pēc stārķa svilpiena jūs dosieties uz savu vietu. Ja? Tas svilpiens pašlaik neskanēs. Tikai pēc svilpiena. Tad, kad būs svilpiens, tad jūs arī dosieties uz savu jau iepriekš noskaņoto vietu, kur jūs visu to arī ierakstīsiet. Mums ir tāda tradīcija, ka katru gadu jau no 2007. gada tiek sapulcināti tie bērniņi, kuriem tajā gadā paliek 3 gadi. Tas ir pilsētas svētku centrālais notikums. Svētki arī saucas Svētā Puteņa Pivāliņa svētki Staicelē. Šajos te svētkos sapulcinājās visi tie bērniņi, šogad tie bija 11, un viņiem visiem tika dāvināti mīksti pūkaini stārķi, un tas stārķis ir tikpat liels, apmēram cik tas bērniņš. Stārķīši tiek sasēdināti visi uz beņķīšiem, un tad nāk tas jaunais staicelietis, un tad viņš skatās katram stārķēnam acīs, un viņš izvēlās tieši to stārķīti, kurš viņam skatās acīs. Un ir lielā stārķa grāmata, kurā vecāki parakstās apliecina ar savu parakstu, ka tas bērniņš ir uzņemts pilsētnieku galmā, un katram bērniņam arī tiek izsniegta apliecība. Jo ir atlidojis profesors Stārķis ar lielo koferu, koferī ir apliecības, un ir no lielā stārķa kongresa ir lēmums, kur nolas pilsētas sekretāri, kad šie te jaunie staicelieši ir uzņemti pilsētnieku kārtā. Un katrs no tiem vēstnešiem, kas ir šeit atbraucis, katrs iestāda savu kociņu, un blakus kociņam ir nosēdināts mīksts pūkainais stārķis, un viņš par piemiņu no šī notikuma saņem stārķi. Kokus izvēlējās Vineta Radziņa, aina arhitekte, kura Latvijā raksturīgas kokus, nevis invazīvus, bet mūsu apstākļiem pīlāģi, liepas, ozoli un tā tālāk. Un kā jau Latvija? Latvija ir dažāda. Ja? Līdz ar to arī koki šai perimetrā ir dažādi. 106 cilvēki šajā gadā 20. jūlijā iestādīja katrs par kociņu. Par viņiem visiem ir skaista grāmata aprakstīts, jā, tātad par katru, par Māru Janausku, par katru ir apraksts, kas viņš tāds ir.
Latvijā pazīstami cilvēki, uzņēmēji, zinātnieki, tātad, kas viss šeit ir klāt. Limbažos ir fantastisks sudraba muzejs, tātad, un sudraba muzeja īpašniec tātad izgatavoja katram vēstnesim speciāli sudraba stārķīti. Ja? Tātad fantastisks sudraba stārķītis, tātad katram vēstnesim tas tika arī pasniegts. Tie, kas ir vēstneši, tie ņemiet lūdzu arī stārķi līdzi, apgredzenot to. Mēs gribam šo te brīnišķīgo ceremoniju iesākt ar skaistu Staiciliešu ansambļa veltījumu. Staicilis trio izpildīs brīnišķīgu dziesmiņu par stārtiem. Lūdzu! Cik mēs rītdien par to runāšanu runājām? Es lidoju ārējas pārniem. Kurš grib apakaļ? Ārēju pa laukiem. Es lidoju debesīs zilās, lai tautām mieru nesu. Mēs lidojam ar vējas pārniem, mēs lidojam ar vēju pa kalniem, mēs lidojam debesīs zilās, lidojam, 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 svētēji balto. Svētēji balto. Lidojam mieru, lai nestu. Es lidoju ar vējas pārniem. Es lidoju ar vēju pa laukiem. Es lidoju debesīs zilās, lai tautām mieru nestu. Mēs lidojam ar vējas pārniem, mēs lidojam ar vēju pa kalniem, mēs lidojam debesīs zilās, lidojam, 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 svētēji balto. Lidojam, 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 svētēji melno. Sapņus lai nestu lidojumā. Lidojam, 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 svētēji balto. Svētēji melno, lidojam mieru, lai nestu. Man tagad ir jāsaka šīs idejas tēvam, iniciatoram, lolotājam, radītājam un tam, kurš noveda šo ideju līdz realizācijai, Jānim Bakmanim. Es gribu dot to godu uzvilkt Sajūtu parkā Latvijas stārķu zemē karogu.
kā vidzeme manī zied. Azaru dūma, kas mīkstās saga, man pāvēnu sasildīt liek. Tās lūpes man māte cīparostina, tā Latgale manī zied. Es esmu no 4 logadiem valsts, kā trāvjos tā pie zemes šīs sirds. Es esmu no 4 logadiem valsts, man tas ir kā vērās līdziens. Es esmu no 4 logadiem valsts, kā trāvjos tā pie zemes šīs sirds. Es esmu no 4 logadiem valsts, man tas ir kā vērās pie zemes šīs sirds. Es esmu no 4 logadiem valsts, man tas ir kā vērās līdziens. Tātad vēlreiz skaisti visus sveicu, patīkam, ka mēs esam kopā, koki ir iestādīti, idejai ir ielīdz sākums, šai idejai nav beigu. Un beigu pārliecinošā vērtība esat jūs, jo jūs esat tie, kas uz Latviju turpina viņai attīstīties, lai mums kopā veicas Latvijā un varbūt arī citur. Paldies jums visiem! Sveicināti visiem vēlreiz. Šis varbūt nebija pēc scenārija, bet dzīvē nekad nekas nenotiek tā, kā mēs vēlamies, jo tur augšā tas visu ir saplānojis un noteikti arī to, lai mēs šodien šeit satiktos. Un es vēlos Limbažu novada kultūras pārvaldes vārdā pateikt paldies Jānim par šo dievīgi skaisto ideju, un mēs ar mazo dēliņu Emīli jau runājām. Brauksim cauri Staicelē, mums vienmēr ir jāpiestāj, jāpaskatās uz savu koku. Noteikti vēlamies arī to aplaistīt, jo mums termosā ūdens bija pavisam nedaudz, bet to mēs vēl pagūsim. Paldies, Jāni, tev par šo brīnišķīgo ideju. Lai dzīvo Latvija, lai Latvijā vienmēr plīvo sarkanbalts sarkanais karoks un šeit Staicelē šis skaistais. Paldies, lai mums svētīga šī diena, skaistā vasara un mūsu brīnišķīgie gada laiki. Paldies! Paldies! Vai viesi un vēstnieki lidojumi Tānu lielu bēdu, es par bēdu nebēdā. Ramtai, ramtai, radiridiri, ramtai, ralala. Ramtai, ramtai, radiridiri, ramtai, ralala. Liku bēdu zem akmeņa, pāri jāju dziedādam. Ramtai, ramtai, radiridiri, ramtai, ralala. Ramtai, ramtai, radiridiri, ramtai, ralala. Meldrē, mīļākais kvantiņš stārķi. Meldrē, lūdzi, meldrē, mīļi, vēl sevi savā brīdī. Ramtai, ramtai, radiridiri, ramtai, ralala. Ramtai, ramtai, radiridiri, ramtai, ralala. Meldrē visi jau likuši, jau zāmi reitīņām. Ramtai, ramtai, radiridiri, ramtai, ralala. Ramtai, ramtai, radiridiri, ramtai, ralala. Brīnišķīgi! Nu, es kā stārcis varu teikt, ka tas pēdējais pantiņš man vislabāk patika. Šajā projektā piedalījās 106 vēstneši no 9 valstīm. Jā, tātad latvieši no 9 valstīm. Vēl tāda ļoti interesanta lieta. Bija izsludināts mākslas skolām Latvijā un ārzemēs. Konkursu varbūt pārāk stipri teikt, bet doma Latvijas Tārķu zeme. Un piedalījās 15 mācību iestādes. 3 bija no ārzemēm, 2 no Itālijas, 1 no Norvēģijas, un pārējais bija mūsu
mūsu skolas. Viņu darbiņi ir šajā grāmatā, tātad ielikt iekšā, kas tiks arī dāvināt visām šīm skolām, kas piedalījās kā pateicība par šo pasākumu. Iedomājieties, ka šo te var smuki ielikt kaut kā rāmītī un iepirnāt verandā. Un jūs no rīta paklausāties svētdienas rītā saulēnajā Staicelē apverdzēt bērnu fantastiskais mākslas darbs Stārķis lidojumā. Svētki beigušies, bet mēs aicinām ikvienu interesantu turistu gan no plašās pasaules, gan tepat no mūsu mīļās Latvijas ciemos pie mums uz Staiceli. Atbrauc, izstaigā sajūtu parku Stārķu zeme un paciemojies pie mums Staicelē un Limbažu novadā. Šai vēstniešu kustībai nav beigu, viņiem ir tikai sākums. Un līdz ar to nākamgad, 19. jūlijā, mēs atkal zinām, ka būs otrais Latvijas Stārķu zemes vēstniešu salidojums, kurā būs atkal jauni vēstnieši. Atsaucieties, palīdziet, piedalieties, kopā veidosim Latviju kā mūsu līdzi. Paldies visiem!